Tādas tās mazās klasītes ir. Domas skoliņas apvienotajā 2. un 3. klasītē darbmācība. Skolotāji pacietīgi rāda, kā salikt diedziņus, lai stundas beigās iznāktu skaista rokas sprādze. Šī ir viena no pēdējām stundām, jo visticamāk septembrī skolas zvans šeit vairs neatskanēs. Skolotāja Katrīna atceras, ka pirms 15 gadiem tomēr bija ap 70 bērnu, bet šodien tikai 14. Visvairāk pie skolēnu skaita samazinājumu Katrīna vaino izglītības reformu, kuras iespējā pirms 3 gadiem skola kļuva par Ķeguma komercskolas filiāli. Reforma nevienmēr nes labu, un šajā gadījumā bija domāts ietaupījums pirms 3 gadiem, un tas būs ļoti veiksmīgi, bet, kā pierādījās, es domāju, liels ietaupījums nav bijis. Un rezultāts, kad maza skola, kam bija ļoti liela perspektīva, viss viņa zūd, kā daudzas mazās skolas, protams. Otrs iemesls – demografiskā krīze un lielā aizbraukšana, kurai tagad piebiedrojas arī Artis, kurš savas skumjas starpbrīdī izsaka melodijā. Līdzīgs liktenis šogad visticamāk piemeklēs arī otru Ķeguma komercskolas filiāli Rembatē. Oficiālu lēmumu skolas vēl nav saņēmušas. Novada vadītājs, kurš 3 gadus ir atbalstījis nelikvidās skoliņas, skaidro, ka visticamāk tas tiks pieņemts jūnijā vai jūlijā. Mēs vilcinājāmies tāpēc, ka mēs nevis vienkārši vilcinājāmies, mēs mēģinājām darīt tā, lai viņus tomēr saglabātu. Tā bija mūsu tā doma, ka tas ir nepieciešams un ka tas ir pareizais lēmums. Ja? Un tāpēc, ja apstākļi izrādījušies stiprāki, tad kādā brīdī tas vienkārši jāatzīst, kad apstākļi ir tādi un tas mērķis saglabāt, viņš nav izdevies, nav veicies. Ja? Viņa prāt pie neizdevušās glābšanas akcijas visvairāk vainojams princips nauda seko skolēnam, kas izdevīgs vien lielajām skolām, bet nāvējoši mazajām. Šovasar Tomas skolā atzīmēs savu 130. pastāvēšanas jubileju, bet Rembates 140. gadskārtu. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.